Kā jūs dzirdējāt mūsu sarunā jauniešiem, ka nevis tikai ir informatīvā datu gūzma, bet viņiem visu laiku tiek teikts rosināt domāt. Ja? Jo domājošs jauns cilvēks pieņems to lēmumu, ko tad darīt īstenībā. Jo, protams, pamatā viss notiek parā, sevišķi 11. gadā, kur ir ļoti spēcīgas struktūras, kur notiek līdzināšanās viens otram un tam līdzīgi. Ja? Bet tas mūsu mērķis jau ir par to, lai kad akcentē to, ka tev ir galva, tev ir prāts, tev ir domas, tu domā un tu domā par sevi. Ja? Tā ir tava veselība, beigās tā ir tava vienīgā dzīvība. Ja? Bet, protams, arī tas otrs ir lieta, ka tā ir tava izvēle. Tas darbs, ko mēs veicām līdz šim, mēs redzam, ka tas nekāds rezultāts nedod. Jo cīņa ar šiem veikaliem, kas tirgo šos augu maisījumus, ko faktiski cilvēki iegādājas, lai smēķētu un aprīvinātos. Protams, kad ir jāstrādā uz šiem jauniem cilvēkiem, tas ir skolniekiem, kas ir ļoti viegli ieraujami tajā vidē, lai pakļautu viņus šīm vielām un pakļautu viņus pēc tam, ja panākt to, kad viņi paliek atkarīgi. Un, protams, kad jāsaprot ir tas, ka policija vienpat neko nevar izdarīt, un šeit, pateicoties Liepājas pašvaldības atbalstam, kad pašvaldība ir saicinājusi kopā šos dienestus, gan policija, gan medicīna un arī visas pārējās. Un arī policija jūt to, kad ir atbalsts un sabiedrība tomēr grib palīdzēt atrisināt šo problēmu, un tas ir ļoti pozitīvi. Jā, kā ir veicina šo apkarošanu šiem veikaliņiem jau minētajiem? Ja jūs esat pasekojuši līdzi, tad viena daļa no šiem veikaliem, kas sākotnēji tirgoja šos augu maisījumus, ir pārstājuši savu darbību. Viens otrs vēl ir palicis, bet tas ir, manā skatījumā, tas ir laika jautājums. Bet jāsaprot ir tas, ka šī tirdzniecība, protams, neapstāsies. Viņa turpināsies ārpus šīm veikala telpām. Un tas no vienas puses rada galvas sāpes, bet no otras puses, teikšu tā, kad policija ļoti asi reaģēs uz šiem tirdzniecības gadījumiem. Un, protams, personas, kas nodarbosies ar šīm tirdzniecībām, tiks saukts pie likumā paredzētās atbildības. Šodienas publika bija ļoti atsaucīga, un man priecēja tas, ka jaunieši ieklausījās, un arī tad, kad viņiem tika uzdot jautājumi par šo tēmu, viņi ļoti atklāti arī runāja, viņi nekaunējās un sniedz šo informāciju. Jā, kāpēc jums tika izvēlēt tieši šī, sākot ar šo skolu, tad es saprotu, ka turpinājās arī tālāk visās citās pilsētas skolās un arī novados? Šī skola bija visatsaucīgākā, tādēļ šajā skolā mēs iesākām šo akciju, bet turpināsies arī visās pārējās Liepājas skolās un Liepājas apkārtnē esošajās novadu skolās.